Nu, meitenes te viens neperfektais ar veļas kaudzi fonā, ar suni, kurš tolītā sāks riet, un vēl visādiem izaicinājumiem, kas mums dzīvēs gadās. Bet šodien man bija tikšanās ar divām superīgām dāmām, un viņas man iedvesmoja vispār uz šo. Un iedvesmoja uz to, ka dzīve, tāpat kā pavasaris, bieži vien tiek, tā kā ielikta tādā superromantiskā gultnē, ja, ka pavasaris ir viegls, ir svaigs, ir gaisīgs, perfekti maigs un mīksts un pasteļkrāsās, bet paskatāmies tagad aiz loga, ja, kas notiek dabā. Pavasaris ir haoss. Te nokūst sniegs, te atkal viņš parādās, parādās, ja kaut kādas tur plaisiņas zemē, vējš augsts, bieži vien nepatīkams, nākamajā dienā smaržīgs un silts, un zeme ir dubļaina un pilna ar tādu nefiltrētu reālu enerģiju. Tāpēc, ka tas ir gadalaiks, kurā notiek kustība, kustēšanās, ne tikai maiga uzplaukšana, bet reāla kustēšanās. Un arī ja tu jūties tāda, kā uz robežas, vai mazliet emocionāla, vai tā ir kā tevis, vai tavu emociju ir mazliet pa daudz, tā tas te piedienās. Un tāpēc arī uzplaukt rituālu mēs gribam radīt kā telpu, kurā tu satiec savu ķermeni tajā vietā, tajā telpā, tajā stāvoklī, kur viņš ir. Kur visu to enerģiju, savā ķermenī tu vari atmaigt, tu vari iekārtoties viņā, tās forsēšanas sevi maigumā, kurā tu vari atļaut enerģijai atkal maigi plūst, un dzīvīgi plūst tevī iekšā, bez tādas sevis salaušanas, bez sevis izstumšanas ārā no ziemas. Un tā, lai ķermenis, lai prāts, lai tavas sajūtas, lai tavi mērķi, lai tas, kas tu esi, lai tam reāli gribās atplaukt. Tātad jau šo svētdienu, 23. marts, pats pusdienlaiks, 12:00, brīnišķīgā Jelgava. Ja šis izklausās pēc kaut kā tāda, ko tev šobrīd vajag, ja šī ir tā telpa, ko tev šobrīd vajag, mēs ļoti priecāsimies, ja tu mums pievienosies. Jo man liekas, tas ir tas, kā mums ir jābūt tagad visām kopā tā pa īstam. Mums ir jābūt tā, kā ir.